tur parādījās kaut kāds, tur arī skatījās jūs tos radu rakstus un to pieredzi Sibīrijā? Nē, tur bija tik dziļi iekšā un to neskatījās. Cik es saprotu, arī neesmu pārliecināts, mani jaunākais brālis bija Mira. Viņš dienēja tieši Afganistānas avantūras laikā, un tur pie tām robežām tajā Krimas tajā pussalā, un viņu aizsūtīja uz to Afganistānu. Un pēc tam tomēr kaut kādus dokumentus, viņš tā teica, cik tur kaut kādu tos dokumentus paskatījās, un ar pirmo to līķu un to kravu izsūtīja ārā, teica, ka nav pārliecības, vai šitas nebūs tas, kas mūk prom pie tiem. Bet redz, kā viņi tomēr tam baigi pievērst uzmanību. Tomēr tas priekš viņiem bija baigi svarīgi. Man liekas, ka... tur bija taču liela organizācija. Tā taču bija milzīga organizācija. Tas ir viens un otrs jau, kā saka, arī, kad gribēja arī nejauši, kā es teicu, kāpjot pa karjeru kāpnēm, ja tu vienāds ar to, bet tev ir tas plankums, tu paliec uz vietas. Bet visi tā saka, ka par tēva grēkiem nav neviens, un tur it kā tas arī nebija nekāds grēks, un tur jau it kā viss saprata. Bet manam tētim arī, ko tu 14-gadīgam bērnam, par kādiem grēkiem var būt runa. Tur ir, kā saka, galīgi ir neiespējami vispār pat neko neteikt, nedomāt, kā saka. Bet tas ir tas pats, kas tagad ir, kad vienkārši kādu nosauc par es nezinu, tur nacistu, fašistu, kulaku vai vēl kaut ko, un vienkārši, un īstenībā dara pilnīgi kaut ko, kas ienāk prātā vienkārši. Kad tam nav, kā var būt 14-gadīgs puika, tur kaut kāds tautas ienaidnieks vai es nezinu. Tāpēc arī... Kā viņš var apdraudēt PSRS varanību, piemēram, tur vai kaut ko? Bet tika nolemts, ka izsūtīs, iespējams, ka Krievijā tika pārbaudīts, ar visām ģimenēm, ar visām tām, Nebūt naidīgi noskaņos pret PSRS vai pret Krieviem vai pret komunistiem. Tad es jau saprotu, bet tur tādam 14 gadiem puikam viņam tas neko neizsaka vispār. Protams, bet tur jau ģimenes jau netika dalītas. Izsūtīts jau tika, no tad tas ir mērķiecīgi, 100-gadīgā līdz nullē, kaut vai varbūt pa ceļam piedzima vai vēl kaut kas. Tur jau, ar ko vainīgs tas, kurš ir, tikko piedzimis vai pa ceļam piedzimis vai ko. Viņš arī līdz ar to, tas... Bet Krievi to nav sapratuši, man liekas, ka viņi to uztver tā kā, ka tas ir ok, ka tas ir pareizi un ka tas ir, kad joprojām tā domāšana ir tāda, tas uzskats ir tāds, kad kad... Viņiem tiek teikts, ka tas bija vajadzīgs, ka tā bija nepieciešamība, ka tie cilvēki varēja apdraudēt, to bet tā jebko var pateikt. Citu, ir vieni, mēs ieņemam to cilvēku, ir daļa to fašistu, nacistu vai kā tur. Bet tikpat labi var pateikt, ka tur, es nezinu, Krievijā dzīvo cilvēkēdāji, un kad ar viņiem ir jācīnās. Jebko var pateikt, tad cirpanētieši tur dzīvo, un viņus vajag iznīcināt. Tad tur nav nekāda vispār tikai tas, kad kurš pasaka to. Propagandai liels spēks. Ticiet man. Es zinu, es to varu absolūti, es saku, mēs, armijai sevišķi vai vēl kaut kur tajā struktūrās ir bija speciāli poļitruki un tie zampa šitas kas katru dienu tika stāstīts, skalots. Es saku, ka mums pat, aviācijā, it kā inteliģenti un, daudz maz saprotami. Un pat tā tika izskalots, ka mēs būtu, bez sirdsapziņas pārmetumiem tos vietējos pateikt, ka tur tie kaut ko ar cilvēkus viņi, līdz ar to cilvēku var pārformēt un ja viņam stāsta no bērna kājas,
ka tā bija vajadzīgs, kā saka, nu redz, viņi pat uzskata, ka bija nepieciešama, vajadzēja Ukraina apdraudēja viņus, saprāt. Bija nepieciešams. Bet tāda, jebkas apdraud, es nezinu, tur sniegs apdraud vai lietus apdraud vai es nezinu, skudras apdraud. Nē, nu, kā var motivēt, kāpēc? Kāpēc tu tam otram cilvēkam brūc virsū? Var motivēt tikai ar to, ka viņš jau gatavo šito te un asina, kā saka, katru nakti, kā saka, to dunci un tūlīt nāks un līdz ar to labākais atskrien un pirmais, kā saka, nu, apmēram, nu, tas tā rupja pavisam. Un tas strādā, jā. Un Krieviem, zināt, kas pa lietu. Viņiem it kā, saprotas, katrs cilvēks it kā ar plašu dvēseli, teiksim, viņš ir ar mieru palīdzēt, viņš ir, kā saka, kreklu, kā saka, pēdējo novilkt un ir, nu, bet tas imperialistiskais, ka mēs dzīvojam pareizi, jūs nepareizi. Tas ir iekalts iekšā, ka tikai viņi, ka tikai Krievs dara pareizi. Pārējā pasaulē kaut kāds tur saprast vai tie galīgi, un viņus, kā saka, vai nu ir, kā saka, jāiznīcina, vai jāpārmāca, vai vēl kaut kas, un tā ir svēta pārliecība, ka tikai mēs esam uz pareizā ceļa, mūsu mērķi un viss tie ir pareizie, un tas ir iedzīts iekšā, tas jau laikam jau tajā, kā saka, tajā mazajā, tajā, kā viņi to sauc, jau no dzimšanas, kā saka. Tā par viņu, kā saka, viesmīlību, par viņu, kā saka, attieksmi, par visu to pārējo. Tur, nu, nav... Jā, bet redz, viņš tikpat viesmīlīgi arī izdarīs pilnīgi kaut ko pretēji, jā. Ar pilnu sirdi un dvēseli viņš arī noslēp kaut ko. Nu, bet tikko tas... Jebko viņš dara tikko, kā saka, neskar to, kā saka, to tēmu, tikmēr viss ok. Tikko, kā saka, tiek aizkārti šitie, ka jūs tur ne to, un, nu, tad ir, kā saka, tad ir viss, kā saka, draudzība. Mums bija kolēģis no Igaunijas, saproties, Lāgā puisis, tepat strādā. Nu, tas laikam to var, nu... Nē, tiek iet visu labi. Un vienreiz, kā saka, nu, normāli viss, kā saka, viņš latviski labi runā un tepat atžod. Neteikšu. Kā saka, un kaut kur tādā sarunā, saproties, mēs ieminējamies, ka mēs savā laikā Igauniem Roņu salu taču atdevām, ka tā vispār vajadzētu būt mūsu. Draudzība vējā. Uzreiz. Jā, spuras gaisā. Uzreiz, saproties, ko, kas, kā. Tā kā pilnīgi vienalga, tā roņa savu, vai viņi vispār ir, vai viņi vispār nav. Nē, bet es saku tā attieksme, saprotas, par to, ka tāds pats, kā saka, nav, viņš nebija nekāds tur ne amata, kā saka, tur kaut kāds ne pārtorks, nekas, kā saka, tāds parasts, kā saka, tāds parasts, bet tas, un es domāju, ka Krievijam arī, kā saka, tas, ka mēs esam pareizi un tie pārējie nepareizi un tas viņos ir iekalts iekšā un tā ir vislielākā Krievu tās tautas bēda. Tā, nu, tautai ir iedzīts iekšā, es nezinu, no kuriem laikiem un ka viņi ir tomēr, kā saka, kādreiz bija un tomēr tas ir kaut kādā veidā vēl tur, tas tā kā mūsu atbildības sfēra, un mēs varam ietekmēt, un tā ir drausmi. Es domāju, ka ja to dabūtu ārā no viņiem, tā vēl varbūt, ka varētu. Tas nav iespējams. Jā, labi, atgriežamies par to armiju. Tad te jūs, kurā gadā atnācāt no armijas? 73. Jā, un tad jūs bijāt gvardijas seržants, jefreitors. Nē. Neizdevās. Teiksim tā, dienas sākumā mēs ar dažiem draugiem izdarījām disciplināru pārkāpumu. Nu, uz svētkiem ieņēmām, kā saka, nu, un iekritām attiecīgi. Nu, un kas jums par to bija? Nu, līdz ar to jau karjera ir iefreitoru un seržanta. Jūs kā bija tā sodi, tā bija kaut kāds? Nē,
disciplinārais sots vai kaut kāds tie, kas saka, ārpus. Reglamenta attiecības, nekas tas saucās. Nē, nu, tā iekšā, kā saka, lika tur papildus darbus darīt. Jā, bet tā nekā tāda, tur uz gamtu vaktu nesūtīja. Nē, nu mēs bijām, izrādās, ka mēs nebijām vienīgie, tur sastāja rindā, savarodies, tur bija vēl daži grupējumi, līdz ar to, kā saka, arī es to savu, kā saka, to militāro karjeru, kā saka, nobeidzu pašā sākumā, jo beigās, varēja man iedot arī to seržanta, kā saka, es biju jau stacijas priekšnieks, kā saka, jums bija amats kā priekšnieks? Jā, kas jau varēja. Bet pakāpe bija joprojām ierindnieks? Jā, pakāpe ne, un mani pat vēlāk jau pat, kā saka, bez pakāpes lika pat tādos, kā saka, pienākumos, kur vajadzēja būt seržantam vai vismaz ieferētoram. Tas ir par rotas to, dienenieku vai kas dežūrē, kas neguļ naktī, kā saka, sēž tumbačkas un gādā par to ēdienu, tur jau ir seržants, kas ir. Kas ir tumbačka, lūdzu, izstāstiet valstī? Kas ir slavenā tumbačka? Tā ir... Jā. Apmēram tik augstu. Tik augstu? Kastu, no zemes. Tur, kā saka, šokolāda un, kā saka... Paaugstinājums. Jā, un drusciņi varbūt platāk. Tas bija, kā saka, stāvēja koridorī, un pie viņa stāvēja tas dieninieks, kā saka... Ņevaļnīs. Jā, ņevaļnīs, kā saka, tur telefons stāvēja, žurnāli, kā saka, tas ir, kā saka, to, ka pārbaudīja vēl... Žurnāli bija nevis žurnāls Zvaigzne vai Flēbojas, bet... Karavīru, kā saka, skaits žurnāls, jo katru vakaru, katru rītu tika, kā saka, pārbaudīts tas personāls, kā saka, kurš ir, tika izsaukts, kā saka, sastājās, kā saka, pārbaud, kurš, kā saka, izsauc. Un cik ilgi vajadzēja stāvēt uz tās tumbačkas? Ik pēc divām stundām mainījās. Jā, cik bija tie, kas mainās? 3. Vienīgais, tas, ka, nakts tā saraustīta bija, kas ne. Bet tur kompensēja ar to, ka tur pirms tam pagulēja un kaut kur vēl, kas saka, Kaut kā nebūtu. Jā. Jā, labi. Un, tā kā saka, un lieta tāda, ka par tiem, nebija nekāds iekāra, kā saka, dabūt tās medaļas, kā saka, bija, teiksim, nepārmetīsim Ukraiņiem, kā saka, Krieviem, kā saka, viņiem tā bija svēta lieta, kā saka, ja atgriežās mājās, kā saka, ar lišku. Vairāk kaut kas pielikināts. Tā medaļas, ka ir izpletne lietas un kādas tur kategorijas. Tām nozīmītēm un tām audumu gabaliņiem, daudziem tas ir kaut kas tāds. Jā, bet kaut kā man tas, it kā netika tajā ģimene, mums, kā saka, netika kultivēts un netika teikts, ka tur, kā saka, jādabūja kaut ko, kā saka, lai, praktiski vajadzēja izdzīvot. Vajadzēja to, kā tas teiciens, nolaust. Jā, bet tie 2 gadi tajā armijā kaut ko jums iemācīja, vai kaut ko jūs sapratāt, vai kaut kādas atklāsmes pēc tās armijas, kaut kas paliekošs? Saprotiet, praktiski tur jau, kā saka, arī tajā laikā vīru cilvēkiem bija, kā saka, it kā tas dalījums pirms armijas, tika uzskatīts kā, tāds, puišels, kā saka, pēc armijas atnāk. Tas jau, kā saka, meiteņu, kā saka, un sievas mātes potenciālās, kā saka, tas jau bija, taču, tas jau pēc armijas, tas jau, tika uzreiz, kā saka, tas bija tāds, kā saka, tāds, teiksim, tādā,
statusa, kā saka, gradācija. Jo pirmais, kā saka, nu, ka nav invalīds, ka nav nu, kā saka, tas vien, kā saka, no armijā, kā saka, neiesauca, kā saka, tos, kam bija, kā saka, kaut kas. Problēmas, jā, kaut kā tā, līdz ar to jau automātiski, ka viņš ir, kā saka, vīrietis, derīgs, kā saka, arī turpmākiem, kā saka, varoņu darbiem. Jā, darbībām. Līdz ar to, kā saka, nu, un arī tomēr 2 gadi citā vidē, citos apstākļos, kā saka, un arī, kā saka, arī to cilvēku iepazīšanās, tieši tur arī notiek tie tiešie kontakti ar cilvēkiem, kā saka. Bija, teiksim, no Pēterburgas, nu tad Ļeņingradas saprotas puiši. Nu, tie bija tādi žipčiki un tādi, nu, labi, jātulko atkal. Teiksim, nu jā, jātulko. Fiksie puiši, nu kā jau jā. pilsētnieki, kā jau, nu kā saka, Pēterburga Izmanīgie tādi, jā. Nu tie ir, kā saka, pie jūras un tur ir, kā saka, nu tādi, kā saka, jā. Tie bija tādi civilizēti. Bija, kā saka, no Uzbekistānas, kas saka, no tie, nu, būs jāliek pīkstiens, lai nosaukt, kā tika viņi defilēt. Bet arī, kas saka, tuvāk iepazīstoties, kas saka, un ja nav, kas saka, kaut kādu, kas saka, nu, nav to jādala kaut kas, saprot, nu, kas saka, nu, nekāda vaina. Kas saka, viņi arī saprata, ka nu, jāizdzīvo ir, tie 2 gadi jānodien ir, un arī tur, kā saka, gan no pilsētas, gan no laukiem, kā saka, jo, nu, bija tā kā situācija, ka viens bija no Uzbekistānas, ka bija jāpierod pie viņa sejas, saproties, tur pirmajā momentā vairāk pa 3 sekundēm nevarēja skatīties, jo bija, nu, es nezinu, bet pēc tam pieradu, un it kā viņš kļuva tāds kā baltāks un deguns, tā kā, kā saka, vairs nevar, tik plakans kaut kā vēlāk, nu, atklāts, bet arī, nu, it kā, un saprat arī, kā saka, to, kā saka, nu, tos cilvēkus tuvāk, kā saka, tikko kopā kaut kādos darbos vai pasākumos, tu jau uzreiz, kā saka, pēc kaut kādām stundām, tu vari saprast, kas viņš tāds ir. Kā saka, vai tas ir, kā saka, uzticams. Jā, ir tas cilvēks vai tas, kurš nesevišķi, kas tur. Jā, latviešu daudz bija? Latviešu bija daudz? Nē, nebija daudz, bet mēs bijām kādi. No Latvijas 3 puiši tajā vadā. Viens bija no Sauriešiem, viens no Siguldas, un es biju 3. Jā. Mēs jau iepriekš bijām tajā skolā, kā es teicu. Tā ir Dosafā? Jā, Dosafā, jā. Un līdz ar to, kā saka, mums varbūt arī tas varbūt tas periods, arī tas pirmais varbūt bija tāds, nu, drusciņi vieglāks, kā saka, tomēr. Kāda bija ēdienkarte? Baroja normāli, jo, nu, tur lidotājs arī, kā saka, un viņiem bija savu sūku ferma, kā saka, nu, mums, protams, kā saka, tie treknākie un gabali, kā saka, tie labākie un mīkstākie gāja uz oficieru. Oficieri barojās no viena. Kā saka, virtuve mums bija otra, bet nebija, kā saka, ļauj ēst tik ilgi, cik var, nerauj no galda nost, kā tur viens stāsts, ka tikko otro sāk un jau netiek līdz jā, met nost un skrien, kā saka, un tāpat arī, kā saka, tikām dažreiz, kā saka, bija arī paralēli tāda ēdnīca, kā saka, nu tāda kafejnīca, ēdnīca, kā saka, un viss tas pārējais. Pēdējo pusgadu es tiku uz 15 dienām vienā ēdnīcā par oficiantu, kā saka, norīkots, saproties, es teicu, nu, es saku, visus naredus varu norakstīt. Kā saka, nu, tur, kā saka, tas darbs, kā saka, tieši kafejnīca galdus novākt, krūs, tai bufetniecei, kā saka, noslaucīt.
uzvelk to ķiteli, kā saka, no rīta. Tas jau labi, tas jau. Jā, nu, tā kā es saku, Ir ok. Jā, nu, tur, es saku, nu, kā paveicās, kā tur neveicās, kā saka, kā spēja. Necentos es tur, kā saka, braukt uz citu mugurām, kā saka, un arī tos jauniesaukt eksploatēt. Nebija tāda arī ēdienas, kā saka, ne tikai atņemt tiem jaunajiem. Tā kā, nu, jo es saku, tur tieši viens no otra ir atkarīgs, kā saka, tieši tehnikas ziņā, kā saka, ja mēs strādājam uz vienu un to pašu radiostaciju, un tas vecais man iezāģē, nu, es tur var atzāģēt. Jā, var atzāģēt. Pa pilnu programmu. Nu jā, un līdz ar to, kā saka, tādas attiecības. Jā, braucu tur, viņu uz vasaras to poligonu, kā saka, atveda pēc tam Arbūzus veselu to automašīnu ar to staciju, kā saka, piekrāmē pilnu, kā saka, tur, tieši tur auga. Maize tur bija laba. Viņi savu maizi cepa, bija savu maizes ceptuvu, un milti viņiem bija kvalitatīvi. Turpat rupmaize bija tā kā gandrīz kā mūsu baltmaize. Baltmaize vispār tur. Nu labi, tur ir tas lauksaimnieciskais, kā saka. Lai gan tur auga, tik gari viņi tur tos, kā saka, cik. Klā, mums baigi superīgā saruna sanāk, bet varbūt mēs varam sarunāt, uztaisīt vēl vienu tikšanos reizi un parunāt par to pēcarmijas laiku un vairāk par ādažiem. Mēs daudz iedaļinājamies. Ja mēs tiekam kaut kādās 15 minūtēs, varbūt raujam līdz galam. Jā, nu labi, tad raujam līdz galam, tad jā. Laiks pēc armijas, jūs atgriežaties atpakaļ Garkalnē? Jā, Garkalnē mēs dzīvojam, kā saka, vēl es tad iestājos tajā Garkalnes kolhozā. Nē. Mani pieaģitēja Rīgā rūpnīcā, ka nav ko par to lauksaimniecību. Pēc armijas? Jā, pēc armijas uzreiz, kā saka, bija kaut kāda, es īsti neatceros, bet kaut kāds cilvēks parādījās, tāds, kā saka, kaut kāds, mēs dzīvojam pie ezera, saprotas, viņš atbrauca makšķerēt un, kā saka, un atnāca pie mums vai no ūdeni paprasīt, vai drēbes apžāvēt, precīzi vai es nezinu, kā jau vienmēr, kā saka, kaut kas makšķerniekiem gadās, mūsu māja, kā saka, tieši pie ezera, un viņš, kā saka, sāka, tuvāk iepazināmies, bija tāds pļāpīgāks, un viņš teica, ko tur mocies, pēc armijas, pēc armijas atnāk tev durvis vaļā, un tu vari, kā saka, izvēlēties, tev vairs nav saistības ar to iepriekšējiem, kā saka, tu esi tīrs, kā saka. Un nāc uz pilsētu, kur ir, kā saka, normāls rops, kā saka, ir, var strādāt, kā saka, Latpatreb sajūz un tā tālāk. Latviski? Latvijas patērētāju biedrības. Jā, tur, kā saka, apkalpoja tieši ēdnīcas, kafejnīcas, veikalus un kā saka, tieši tehnikas remonts. Tas ir, daži remontē tos leduskapjus, kā saka, tos es remontēju sildierītes. Tās krāsnes un viss, kas deva siltumu, kā saka, Citi, kā saka, bija cehi, kā saka, katrs nodarbojās ar savu, kā saka, kas ko. Nostrādāja tur 4 gadus, un tad... Kas tur labs bija, kas tur notika, kā bija tas pats galvenais, tā esence, kā tur... Kas bija tāds raksturojošs tajā laikā? Kuri gadi tie ir? Tie bija no 73. līdz 77. teiksim, tā apmēram. Tas bija tāds ritīgais stagnācijas laiks? Jā, tad sākās kaut kādi tur, kā saka, jau sāka trūkti tasi, jau desu jau vairs nevarēja īsti nopirkt, kā saka, veikalā. Bet ja jūs strādājāt tajā patērētā vietā, tad jau tiem vajadzēja būt tur blatam jau un tur... Tāpēc jau katrs mēģināja, kā saka, pie siltākās vietas, kā saka, pieturēties tur, kur, kā saka. Līdz ar to, kā saka,
bija tur, kā saka, bonusi, teiksim tā. Piemēram, kādi bonusi bija? Nu, deva pienu, kā saka, bez maksas. Litru? Bez maksas, kā saka, puslitru dienā, kā saka. Un ja vēl, kā saka, virs plāna, kā saka, kaut kādi darbi ātrie vai vēl kaut ko, tad attiecīgi arī, kā saka, puslitru. Kaut kāda pateicība, teiksim, nosauksim viņu tur, kā saka, ja ēdnīcai vajag steidzīgi, kā saka, saremontēt kaut kādu, kā saka, iekārtu, kā saka, un atbrauc tas ēdnīcas pārstāvs un saka, Vajag. Bet te jūs apkalpojāt visu Rīgu? Jā, Rīgu un vispār visu Latviju. Visu Latviju? Jā. Tas bija. Tirdzniecība dalījās uz divām daļām. Bija Latvijas patērētāja biedrība un valsts tirdzniecība. Es nezinu, priekš kam tas bija, kā saka, uztaisīts, kā saka, tā patērētāja biedrība, kā saka, tāda struktūra, bet tā viņa dalījās tā tirdzniecība un laukos bija, kā saka, tie patērētāja biedrības, kā saka, tie veikali un ēdnīcas un pilsētās vairāk bija tās valsts tirdzniecība. Labi, iesim tālāk, tas nav. Jā, un tad alga jums bija? Alga bija 150 rubļu. Uz rokas? Jā. 190 kaut kur uz papīra, kas tur tika izskaitīti tie bezbērnu un visi tie pārējie. Un kāpēc atgriezos Ādažos? Tagad vēl par šito te to biedrību tur. Un tad jums vēl bija, tur bija kaut kāda 13. alga un bija kaut kādas prēmijas un atvaļinājumi un kaut kādi tur piemaksas vai kaut kādas tur bija? Uz svētkiem? Nē. Konverti? Nē, tajos laikos nebija. Un tad, tur varēja vienkārši ar priekšnieku sarunāt, kas ar brīvu dienu, kas vai vēl kaut ko, bet tā, kas ar kaut kādas prēmijas konverti netika. Tā es sakot. Jūs bijāt viens pats, ja jūs brigāda vai kā jūs bijāt? Es biju viens, kas remontēja tieši tās sildierītes. Un kuras tad bija tās, kas lūza visvairāk un kurā vietā? Tās plīts, uz kurām taisies. Tika vārītas tās zupas un viss tas pārējais. Ēdnīcā atceraties, ēdnīcas vidū virtuvē jāstāv tāda plīts, apmēram tik liela, un tur tik lieli tādi segmenti, kā saka, tur to katlu uzbīd virsū, kā saka, tur slēdz, ieslēdz, kā saka, un cik tās, tās pārdega, kā saka, vai uzlīja ūdens, vai no laika, vai vēl kas, kā jau tur, kā saka, tad viņas demontēja, veda pie manis un es tur... Jums tagad bija darbnīca? Jā, es telpā, kā saka, jau... Kur jums bija tā darbnīca? Revolūcijas ielas galās, 145. Kas tas tagad nav revolūcijas? Vai? Jā, vairs ne. Tagad jau jāsāk domāt, kur bija revolūcijas. Matīs. Matīs iela, aha. Tieši uz tuvāk Bērnu pasaulē? Kapiem. Uz otru pusi? Jā, tur, kur tā... kā centrāla, laikam, viņš skaita, centrāla cietums. Jā, skaidrs uz to būs, jā. Parks vai kā tur skaitās, tur uz to pusi, Pērnavs. Un tu jūs viens pats apkalpojāt šitā te mega tādu reģionu? Jā, atved, kā saka, tos plītus sakrāmē, kā saka, kauda un ņem no viena gala, kā saka, un remontē. Tādu ieteicu. Labi, un kāpēc tad aizgājāt? Ne? Aizgāju tāpēc, ka radās atkal tāda situācija, ka nomira mamma. Tētis, tomēr mēs nepierunājam palikt pie mums. Viņš teica, ka ies un viņi, kā saka, pie sievietes citas dzīvot, kā saka, un mēs palikām, kā saka, bērni vien, kā saka, un kā saka, un mēs teicām, gāja pie kaula, tad viņš bija priekšsētājs un teica, mainām to māju, kurā mēs dzīvojam, pret dzīvokli. Tās Garkalnī? Jā, Garkalnis māja. Tad Garkalni bija tikai pievienot Ādažiem. Tā māja, kur jūs pēc izsūtījuma atbraucāt un tur jums ierādīja, kur dzīvot.
Un kam tā māja iepriekš piederēja, nezinu? Tā bija arī nacionalizēta. Nu, arī kādam bija atņemta un kam tur un to vai tur tie, kā saka... Īpašnieki bija vai ne? Īpašnieki, nu bija, bet vai tika, kā saka, izbraukuši vai karā krituši vai izsūtīti vai ko. Nu, tāds īsts informācijas nebija, kā saka, par to, kam tā māja tur pirms tam piederēja, kā saka. Bet viņa skaitījās kā kolhoza īpašums, nu, kā saka, tas... Un kad... Mēs teicām, mēs to māju mainām pret dzīvokli te Ādažu centrā. Nu, ka mēs netaisamies bērni uzturēt tās ne to saimniecību, ne dzīvotajā mājā, tur, kur, kā saka, tev vajag to malku un kā saka, un visu to pārējo. Nu, priekš kam dzīvot laukos, ja tev nav saimniecības? Saimniecībā es neviens neturēju. Visi gribēja, kā saka, mammas nav, nu tas, kā saka... Mainījās viss. Jā. Nu, un tad arī, kā saka, un kā uzteica, nu, labi, nāc uz kolhozu, un tad jau mēs runāsim. Nu, kā saka, jā. Kur jūs bijāt pie viņa kabinetā, tajā augšā, tur kultūras namā, kur jūs tikāties ar to kaulu? Kur jūs tikāties ar kaulu? Vecajā kantorī. Vecajā kantorī. Jā, otrā stāvā tur, kur... Kaulam tur bija kabinets. Jā, uz to pieturas pusi. Otrais stāvs, kā saka, tur... Tur, kur ir tā zāle, tur ir otrā stāvā, ja? Ne uz zāli, bet tieši uz šosejas pusi, uz autobusu pieturas pusi. Nevis šitajā vecajā domai, bet tajā vecajā... Jā, tur, kur tagad bērndārs. Bērndārs, jā. Es saku, iedomājos, tur tevi arī bija. Viņa kabinetā vai nu frizētavu, vai tagad kaut kas tur ir. Vai kas tur kaut kā šūšanas kabinets, un viss tas pārējais, un tur bija kaula kabinets, kā saka, nu, viņš teica, nu, labi, mēs pašlaik būvējam, kā saka, bet jānāk strādāt uz kolhozu. Nu, tā, padomāju, nu, dzīvošu te, strādāšu te, kā saka, darbs ir darbs, kā saka. Nebūs jābrauc uz Rīgu? Nu jā, nebūs jābraukā, un arī atšķirībā no rūpnīcas kolhozā nebija atskaitījuma, nebija bezbērnu, nebija ienākumu. Tur tikai to arotbiedrības to 1% vai cik tur. Tā kā uzreiz, kā saka, ja tev ir 200, tad ir, kā saka, nu, teiksim, kā saka, tā. Šitā te bija kolhozniekiem, ja? Jā, kolhozniekiem bija tāda šitā te privilēģija, teiksim, jā, un viņiem netika atskaitīt. Tā kā līdz ar to, kā saka, ja es tur, kā saka, uz papīra pelnīju 190, tad es 200 pelnīju un saņēmu visu uz roku. Līdz ar to, kā saka, nu, tas bija arī, kā saka, papildus stimuls, kā saka, kurš varēja arī, nu, un ja tev saka, kā saka, komplektā ar visu nāks arī dzīvoklis, kā saka, nu, es pēc tam vēlāk apprecējos, sievai māja, kā saka, dzīvoja te. Nu, un tad dabūja to dzīvokli? Jā. Un tad viss tā māja, Garkalnas māja palika kolhozam? Jā, kas tur pēc tam jau notika privatizācija laikam. Tā arī, kā saka, kaut atkal iemitināja tajā mājā citu ģimeni, kā saka, nu, tajā pārmaiņu laikā. Viņa laikam atpirka vai certifikātie vai ko, nu, kā jau viss. Bet tās kalnu doras, tad kur viņas palika, viņas tagad vēl ir? Jā, viņas ir mūra ēka. Bet jūs dabūjāt atpakaļ to kalnu doru? Dabūja atpakaļ, bet viņas dabūja brāļa ģimene, tēva brāļa. Tēva brāļa ģimene. Jā, tēva brāļa ģimene, un, nu, slēdziet tad ārā. Nu labi, nesaka. Jā. Bet tos 50 hektārus tad arī dabūja atpakaļ, ja nedabūja? Nu, Zem arī dabūja atpakaļ? Dabūja atpakaļ, jā, nu, tur pie dalīšanas. Nu, skaidrs, labi, to izlaižam, jā. Labi, skaidrs. Pie dalīšanas vienmēr, kā saka, katrs uzskatīt. Ir sarežģīts sadalīt. Jā, sarežģīts pat ģimene. Nu jā, un labi, un tad atgriežamies, tad jūs dabūjāt dzīvokli Ādažu centrā. Vienkārši tāpatās par to, ka jūs atnācāt strādāt uz Ādažiem. Nu, mēs atstājām to māju. Atstājāt māju un tad... Un pārnācām uz šajien, kas un tad dzīvoklis bija... Māju samainīja pret dzīvokli. Nu, tas ir kā
It kā līdzvērtīga, It kā nav tomēr līdzvērtīga, to māja tomēr ir māja. Nu, bet ja viņi ir, arī kolhoza māja, ja tā būtu personīgā māja, tad būtu, kā saka... Nu jā, un tad dzīvoklī bija stipri labāk nekā mājā, tad... Nu, tā kā mēs nolēmām, ka mēs saimniecību neturēsim, jā. Nu, priekš kam tad dzīvot laukos, kā saka, meža vidū, 2 kilometri no šosejas, saproties, un pumpēt ūdeni, kā saka, tur, un malku kurināt tur, saproties, nav tas vairs, un sāk jau, kā saka, jau vecākā māsa sāk jau precēties, un ies prom, kā saka, un te arī tā, kā saka, jaunākie teica, mēs jau neiesim te. Ko gojas dzenāt, kas, praktiski, tas mugurkauls. Viss jā, tā lauksaimniecība izbeidzās. Jā, un tad jau es, kā saka, ka nav tas pamats, kā saka, mamma, kas bija tas, kas saturēja visu to, jā. Līdz ar to, kā saka, arī tas viss nobruka, kā saka. Un tētis nedabūja tādu sievieti, kas būtu nākusi, uz mūsu ģimeni. Viņš pats aizgāja. Jauna ģimene tagad uztaisīja. Jā, līdz ar to, kā saka, mums tas arī, ja būtu, kā saka, viņš būtu, kā saka, paņēmis citu, labi. Tā tas es saku variantu. Ja pamata, kā saka, kas satura visu to nav, tad, tā nolēmam kopā, parunājam, ka vai ir vērts, kā saka, dzīvot, kā saka, laukos un neturēt neviens nav ar mieru, kā saka, ne to, un tā mainām nost, un līdz ar to... Un te jūs Ādažos nostrādājāt kolhozā līdz pat kolhoza pēdējai dienai? Jā, tur jau nāca, viņi pārformējās par agrofirmu, pēc tam par akcijas sabiedrību, un Kāda jums bija darba uzdevuma Ādažos? Kas jums bija jādara? Es tāpat pa elektriķi praktiski visu mūžu. No sākuma es strādāju montāžas brigādē. Tas bija, kā saka, tāda atsevišķi nokomplektēta brigāde, kas pie celtniecības pārvaldes, kas jau, kā saka, jaunā objektā taisīja elektrību. Uzbūvēja kūti, kā saka, mēs ejam iekšā, kā saka, un velkam kabeļus, liekam gaismikas un visus tos motorus, kā saka. Un te jūs visām kūtīm likāt elektrību? Jā, tāpat dzīvoja mājas, kuras tika būvētas. Pērle un... Jā, es personīgi pērlē no pirmās fermas līdz pēdējai, kā saka, tur mēs. Kas tad ir vēl šeit? Mēs 3 cilvēki bijām, un mēs jau tur vagoniņu iekārtojamies, mēs tur 2 gadus dzīvojam, kā saka, uz vienas vietas, un, kā saka, jau bijām apauguši ar, kā saka, kaut kādiem tur materiāliem liekiem, kā saka, vairs Kuri bija jūsu objekti? Pērle? Es drusiņi pastrādāju Briļantos ļoti īsu laiku. Tad vienu dzīvojamo māju mēs uztaisījām te 33. man šķiet, ka. Pirmā ielā. Tā, kas tur ir 4 stāvu. Tur nesevišķi labs darbs, kā saka, pa mājām tur, labi. Kā saka, caurvējā logu nav, durvju nav, un, kā saka, ar to... Neveselīgi darba apstākļi. Jā, un, kā saka, tie materiāli lēti, un tur, kā saka, visā, bet, kā saka, varēja arī. Un vēlāk, kas saka, vēlāk uzbūvējam to, tur, kur celtniekiem tā māja, tagad ir mūžā pret Pienotavai. Labi. Mūžā? Labi. Kur tad tur Pienotava? Tieši mūžā iebrauc, pagriežās un tur tagad ir, tur man šķiet, ka nevis Pienotava, bet tā vecā mūžas māja, otrā pusē tur ir tā kokapstrādes, tas cehs un blakus ir, tur man šķiet, ka veterinārā, 2 stāvu ēka tāda. Tur mēs elektrību ievilkām. Zinu to, jā, viņi tāda apmesta baltu koku. Jā, un tad, kā saka, drusiņi pabraukājām pa tiem īsiem, kā saka, nelieliem, kā saka, objektiem, kā saka, fermas vai vēl kaut kā ar mašīnu aizved.
parāda, kas te ir, ko nomainīt. Bet bija, nevis remonta darbi, bet tieši montāžu darbi, visu veco nost un jau likām, tie nebija tādi izsaukumi, ka kaut kas tur negriežās vai kaut kas nav. Un pēc tam, un tad Pērlē mēs tur sākam. Tad tā auga ar laiku vai? Padruskai auga, jā. Ziemā celtniecībā ir diezgan tā, īsas dienas. Nav aktīvas laiks. Un arī, tas klimats, ne jau siltajā telpā, līdz ar to, tur, ilgi nepastāvēs, pa 200 rubļiem, mums līdz 250, 250 ziemā bija. Nav nemaz tik slikti īstenībā. Jā, Ādažos bija tādā ziņā, maksāja tīri normāli. Un vasarā, kad varēja, izvērsties tā, kaut kāds pasūta diena līdz kaltūras kaut kāds, taču bija kaut kāds, vēl arī bija tur, brīvajās dienās, taču noteikti likāt kaut kur elektrību, kaut kādās privāt mājās vai kaut kur te bija tā. Tas jau bija norma, tas bija norma, tas jau jā, tā bija norma, jā. Tur bija, skolas ielā mēs bija tā, kā tas ir aiz dārziņa un uz Draudzības ielas pusi. Paralēli te. Tā mēs vienu māju, es neatceros, kas tur mums tur pieaicināja, un kamēr mēs būvējam to vienu māju, taisījām to elektrību, tikmēr jau no otras mājas tas saimnieks jau nāk klāt un saka, puišā, ko mēs arī esam tik tālu. Un tur jau bija, tur bija tāda situācija, ka tieši tas posms bija ļoti īsts, tikko, tika uzmūrēts un vajadzēja to saukt tos apmetējus, un pirms apmetējiem, vajag salikt jau vadus apakšā, līdz ar to, apmetēji sarunāti, un tad jau, darbs dan darbu. Jā, uzreiz vajadzēja fiksi un bez jautājumiem, līdz ar to saimnieks, citos variantos varbūt viņš tur varēja, drusiņi tur līferēties vai ko, te viņam mums vajadzēja tieši precīzi, tad jau mājas jau būvēja arī, drusiņi ilgāk, tagad jau tā celtniecība jau ļoti ātri, ielēja pamatus vairs netais, nolēja cauri visu šito te saliek ar krāniem sienas, apsit un jumtu. Bet tad jau, jā, tas bija... Tad varēja, pieckārtīgi algu nopelnīt vēl, ne? Tur... Tik daudz to darbu nebija. Nav te jau tās privāta mājas centrā. Bet tāpatās, un Carnikāvā, un te viss ap Baltazars. Tur bija savi. Acīm redzot savi. Mēs pat uz Garkalnu nedavāmies, mums pietika ar... Tas centri. Jā. Tas jau arī diezgan smags darbs un nesevišķi tīrs un tur vajadzēja. Un arī es jau teicu, ka tagad es esmu, apaudzis ar tādiem instrumentiem, ka ja man būtu tajā laikā tādi, ar frēžu, un izvarbu visā tad jau, tika sists ar mēseli un, visi tie robi un tā kā, varbūt, nebija tāda perforātori, nebija urmašīnas arī, nebija ar to triecienu, viss līdz ar to, varbūt par to politisko situāciju bija tā, ka jūs tur aicināja, es nezinu, tur stāties komunistos vai čekistos vai kaut kā sadarboties, vai bija kaut kādas tādas Kaut kā man paveicās, es pat komjaunatnē neiestājos. Oho, kā to varēja izdarīt? 8. klasē mēs, atkal jāsāk sevi kritizēt, kaut kādā veidā, vai tā ar to disciplīnu, vai ar tām mācībām, visi stājās iekšā no 8. klase, visi kolektīvi, kaklauts nost, un, davai stājāmies iekšā, visi rakstīja iesniegums, tur skolotāji teica,
šito ne, un mēs, kā saka, kaut kas, precīzi neatceros, bet vai nu mācībās... Garkalnē, ja? Jā, vai nu mācībās man bija, kā saka, kaut kā... Kas jums toreiz bija Garkalnē audzinātāji? Skola, klases audzinātāji? Tagad jau mirusi bija. Direktors? Direktors bija Latvijas, viņš turpat arī dzīvoja, kā saka, tajā skolā, viņš arī, kā saka. Labi, jā. Labi, vienmēr sakot, jums ir... Jā, kaut kā tā sagadījās, muļķīgi, teiksim, jā. Un mēs bijām kādi 5 tādi boseki, teiksim, jā, nosaukumi, kurus teica, nē, tos nevar, viņam vienā tur disciplīna kaut kur un kaut tur mācības, saprotiet, kā saka, šitos jā un šitos nē, un otro reizi, kad jau piedāvāja, kā saka, it kā izlabojušies, un otrā kārta, mēs nostājamies pozā, ja mūs neņem, tad mēs neiesim. Jā, un tā, kā saka, viņi neuzstājās to tā klāt, kā saka, arī, viņi nesā to kaklaut, esi pionieris, kā saka. Jā, līdz ar to armijā stipri arī neuzstāja, tur bija, kā saka, piedāvājums bija. Piedāvāja, bet nestipri un nespieda un neko. Vienīgais, kas bija, kā saka, privileģija tā, ka tajā iestāšanas dienā brauc uz to pilsētu, kas uz to rajonu, tev brīva diena, tu tur parādas formā, tev vairs nav jāļepa to, nav tie darbi, kaut kādi, labāk ir braukt un kaut kur, pie sarkanā galda krēsliem, stāvēt un stāstīt, kā tu to komunismu būvēs, un, kā teikt, no zaktiem dēļiem jau no komunismu uzbūvēt. Tā bija. Un tad... tā arī izlīdz. Čekā neaicināja? Čekis Nē, līdz ar to arī, vai viņiem bija starp tiem, nesevišķi, laikam es biju tas, kas pa vidu, tiku tajās, ir kā mamma krievieta, ja? Un it kā, skola Krievijā... Acim redzot, tie čekisti arī skatījās, tomēr, laikam arī viņiem es nebiju tā īsti, savervēt, tomēr, nav viņš tur, tomēr, nav mūsējies. Jā, tomēr, sazin, tomēr Sibīrijā ir bijis, atcerās, kāpēc un ko, tomēr ticības viņam nav. Es domāju, ka tāds apsvērums, un līdz ar to arī viņi, lika mierā. Saskarsums bija, pāris reizes, bet tās bija tāds pavisam tāds sekundāras, tur, vienreiz bija tur ugunsgrēks, tieši uz kaut kādiem svētkiem Podniekos, tad čekisti, sāka pētīt, vai tas nav diversija, kas iesaistīja. Tika iesaistīja. Viņam tiek dots uzdevums, atbrauc čekis, un es biju... Te ādarnieks kaut kāds vietējais? Nē, no Rīgas. Jā, es biju kā dežūra elektriķis tieši uz to laiku, kad aizdegās līdz ar to, tiku arī, kopā ar citiem pārējiem, tiku pratināts, vai nav kaut kas redzēts, vai nav kaut kādi tur tādi. Kas tad tur bija pa vainu? Nezinu. Grūti teikt, tā arī tos galus neatrada. Bet tā bija ļaunprātīgi, ja tas bija kaut kāds? Nē, bet teiksim, atklāti, pirmais, kas ieradās no administrācijas, bija grāmatvedis. Un tas paņēma atslēgas caurlaidē. Es palaidu sargu vaļā, sargam teicu, davai skrien un skaties, kas tur deg, un es pasēdēšu caurlaidē. Un sargs, pirmais bija grāmatvedis, paņēma atslēgas, noņēma signalizācijas savu būvu, un no rīta viņam jau bija, tie papīri, ka tas ugunsgrēks, pat peļņu ir devis.
Nodedzis ir tas, kas nav vajadzīgs, un vajadzētu vēl pat piemaksāt, lai nojauktu un izvest ārā. Vēl kaut ko padedzināt. Jā. Nē, ka tur tās plēves un viss tās pārējais vajadzētu, vispār jau vajadzētu uz miskas te vest, un piemaksāt par to, ka, jāved un tur jākrāmē, tā ir nauda. Un šķūnas arī, jau tur 7% tikai derīguma, viņu arī vajadzēja jaukt nost, jo arī darba spēks, vienmēr sakot, viņš tur visu to sakārtoja tā kā no rīta jau, Tad grāmatvedis bija tas, kas dedzināja to teikt. Tā kā tie pažarnieki pēc tam teica, ja jau zaudējam nav, tad jau mēs nekādas lietas neierosinājām, bet tomēr uz kaut kādiem svētkiem līdz ar to, nācās tāds atskart. Bet nebija kaut kā, tomēr es nebiju tas kadrs, ko varēja, acīm redzot, dabūt pie Stukaču tām darīšanām, Bet Ādažos toreiz, man liekas, ka tomēr visi zināja, kurš ir čekists un kurš ar ko nodarbojās. It kā nebija tas tā kā bija slēpta informācija, bet visi tāpat zināja. Jūs taču arī zinājāt toreiz, ja ne? Praktiski jau izskaitļot nebija viegli. Tomēr viņi, tur daudz, bet bija jau, tur jau, tā jau nebija vienīgā kategorija Stukačiem, arī priekšniecībai bija Stukačs, saprot, tam priekšniekam vai vēl kaut kam, saprot, varbūt viņš tučīja, kaulam, varbūt tučīja pataisno, saprot, tā kā, tās Stukaču kategorijas, nav tikai čekisti, ir Stukaču tiem, tā ir vesela, komanda. Apmēram jau varēja redzēt, kam vairāk tos grēkus piedod, kurš kļūts, te laikam kaut kas nav. Jā. Pirmo reizi, cik gadu vecumā, kurā gadā jūs aizbraucāt kaut kur uz ārzemēm, bijāt kaut kur izbraucis arī? Padomu laikā ārzemes jau tās nebija ārzemes. Uzbekistānā ceļojumā bija tā, ka mēs kopā no kolhoza, bija, Samarkandu, Buhara, viss tas tā. Bet tas jau, tagad man dēls Norvēģijā dzīvo, strādā, nolēma, ka jāpelna nauda tur līdz ar to es arī dažreiz aizbraucu uz turienu. Jūs kā tēvs esat ar mieru to, ka dēls strādā Norvēģijā? Ceļ Norvēģijas ekonomiku, rūpējās par Norvēģiju pensionāriem. Teiksim tā, no pragmatiskā viedokļa viņš pasaka, saprost, tēt, es te nevaru nopelnīt 5000. Kur es tev nopelnīšu? Jā. Es aizbraucu Norvēģiju, saprost, vai es tur nopelnu. Tas deputāta alga tā ir? Jā, līdz ar to, nerunājam tieši par cipariem, par skaitļiem vai ko, bet viņš pasaka, tas ir, līdz ar to, un uzspiest bērniem, es arī esmu diezgan liels demokrāts, tādā ziņā, cenšos neuzspiest, es jau tā, nočīkstēju, teicu, dēls, Bet atpakaļ viņš nebrauc dzīvot un strādāt. Vienīgais jau pensijā nebūtu tās, varbūt. Bet neko jau iepriekš nevar prognozēt. Dzīve jau tā, ir tāda neparedzama lieta, ka nekad, var uztaisīt tādu kūleni. Bet nauda tomēr nav vienīgais arguments. Tas ir viens ļoti svarīgs arguments, bet, kad... viņš sāka būvēt māju, viņam vajadzēja naudu. Jā, tad... Paņem kredītu, ieguldīja naudu savu, visu, ko bija sakrājis, paņēma kredītus, visus tos pārējos, un līdz ar to sākās, un tad jau kaut kā ievilkās, teica, ko te es tur, tā, jā. Tā tas notiek tagad šodien. Man nesevišķi patīk lidot ar lidmašīnām uz svešā vietā, tur, kur, ne to ģeogrāfiju, ne valodu, neko, redzat, kas pa lietu. Bet kā jums patīk tā Norvēģija, kāds jums bija tas iespējas?
vislielākais iespējas uz to, ka nevar saprast, kur tas koks, saprotas, klintī ieķēries, saprotas. Tur klints, kaut kāds zemes pleķītis, saprotas, un koks. Priekši tāda, te saprotiet. Kur viņš tā saknes, no kuriem var, tas ir nenormāli. Un, protams, tie skati izvedam mani pa to aizu, kur ūdens tek visu laiku, kaut kur no kalna, saprotas, tur gar vienu malu, gar otru, kā saka, un ūdens kritumi. Jā, tur savā ziņā, jā. Tie Norvēģi sēnes nelasa, ogas nelasa. tie ir, kā saka, viņi tiek uzskatīti, ka sēnes vajag pirkt veikalā. Jā, tā kā tāds. Man drusiņā problēmas vēl ar to, ka es nekad, kad mācījos, nevarēju iedomāties, ka man būs vajadzīga angļu valoda. Ka gāju skolā, kā saka. Es domāju, ka dzīvu angli es tur redzēšu tikai varbūt karājamies. Filmās, jā. Jā, filmā vai vēl kaut kur. Un līdz ar to, kā saka, tā interese skolas laikā nebija, un tagad arī tas ir, kā saka, tas. Bet to jau var, kā saka, tur pievilkt, tas jau tur tā. Nē, valodas barjeru, kā saka, Norvēģiem jau viņi arī savā valodā, angļu, kā saka, viņi jau nevaprāt. Kā saka, ja nav kur likties, tā jau viņš, kā saka, veikalā vai vēl kaut kur, tur jau arī, kā saka, visi, kas strādā sabiedriskās vietās, angļu valoda ir tāpat kā mums ir obligātā, kā saka, citādi. Tur jau sabraukuši, kā saka, tagad jau daudz sabraukuši gan Ukraiņi, gan arī tie no Dienvidu Āzijas vai kaut kāds Āzijas tie babai vai kā viņas tur sauc visi tie. Tie tā kā iet tur iekšā arī, kā saka, bet grūti teikt, kā kurš bērniem patīk skolu tur. Atklāt sakot, dēli abi puiši iet skolā tur Norvēģis. Viņiem tur tā skola patīk daudz labāk nekā Ādaža. Nemetīšot nekādus akmeņus. Kas tad tur tāds ir? Un visu to pārējo, bet tās mācība attiecības un viss tas pārējais. Bet viņi norvēģiski mācās to? Jā, norvēģu valodā mācās. Kurā klasē tad ir? Jau ir 8. un 6. Jā, un viņi salīdina, viņi gāja te Ādaža skolā. Un tā tur un saka, es domāju, ka tētis tādēļ vien nenāks atpakaļ savas, lai bērni. Es nevaru. Cik gadu vecumā viņa aizbrauc uz to Norvēģijas skolu, tad kad viņa sāka? Jau kāds 5. 5 gadus? Tad jau viņa... Jā, pamācījās te, saproties, un teica, ka tās attiecības gan skolotājiem ar skolniekiem savā starpā, gan tā kaut kāda attieksme, kas saka, vispār pret mācībām ir pavisam, tur ir kaut kāda cita pieeja, kas viņam absolūti ir stipri pieņemama, kas saka, Ādaža skolu. Redz, jā, tas viss ir sekas, tas viss ir tās. Bet es domāju arī vēl par šito te, es domāju, ka īstenībā, ja tā mēs skatāmies, tad tie komunisti ir jūsu Graudiņu dzimtā izdarījusi ļoti daudz ko sliktu ir izdarījuši. Ja, tur atņēma uz zem māju, jaunību, dzīves laikus daudzus un tā tālāk. Un es domāju, kā tas ir, kad jūs tagad sastopaties ar tiem komunistiem tepatās, es nezinu, tur Rīgā vai Ādažos vai Garkalnē vai kaut kur, kad pēc idejas tie ir tie paši komunisti, tikai tas ir tā kā tas ir, kā jūs tiekat ar to pāri, to piedošanu vai to pieņemšanu, vai kā jūs to varat kaut kā sevi atrisināt kaut kā to? Viennozīmīgi, kā lai uz ielas es ieraugos uz komunistu, nāku klāt un skaidroju viņam, kā saka, savas emocijas. Arī kā kurš cilvēks, kā saka, kā viņš te iekļuvis, kādā veidā, kā saka,
gribot, negribot. Te taču bija tāds nāca un strādāja, te taču tikko, kā saka, uzbūvēja Alfu vai Vefu vai vēl kaut ko, bija vajadzīgs darba spēks, Ogrē, trikotāžas kombināts, no visas Krievijas nāca iekšā tās meitenes, saproties, un, nāca strādāt un drusciņi censties labāk dzīvot, un es tagad viņai, kā saka, nākšu klāt un teikšu, tu okupantam, kaut kas tur tomēr, kā saka, un nevar jau noteikt, tā problēma jau, kā saka, ja man parādīt tieši, kā saka, tas priekšsēdētājs, kas sastādīja sarakstu un izveda mani, kas saka, vectēvu visu to pārā reku, viņš ir savs, tad tā ir cita lieta. Pareiz, tad tur varētu iet klāt un kā saka, jā, bet citu cilvēku, līdz ar to sākās tāda, kā saka, īpatnēja situācija, kā saka, redzi, arī mans dēls aizbrauc uz Norvēģiju, saprot, līdz ar to viņš bet arī... Bet viņi neizsūtīja, viņš pats aizbrauc. Bet tie Krievi, kas iebraukuši te iekšā, viņi, teiksim, tajā rūpnīcā strādāt kaut kodā, palika, te ādažos daudz palika militāristu pēc taču, kas saka, te taču karaspēku. Tas ir tie okupācijas sekas tās. Jā, un tās sievas palika šitas dosi, 4 mājas te, saprot, visi tie taču bija karavīri, kas saka, tie... Vistīrākie okupanti, vistiešākie. Piestādīt kaut kādu rēķinu. Nē, es domāju, ka vienkārši, kad viņiem nav nekādas sirdsapziņas pārmetumi par to, ka bija tā vai šitā vai kaut kā. Bet tie mūsu cilvēki, arī mani rada, ir daudz cietuši no tā īstenībā. Un tagad ir tā kā, mēs tagad pieņemam to situāciju, jā, mēs esam tie cietēji, mēs tur, kā saka, paldies Dievam, esam izdzīvojuši un tā, bet, vai tā ir pareizi, tā tam jābūt? Es domāju, ka latvieši ir vispār ļoti toleranti. Pa daudz? Varbūt pa daudz, pa maz, to es ne, bet paskatoties to pašu ticību mums tādi, šitādi, visi, neviens ar govīm te staigā ar ārguļiem, kas saka, krišnīti vai kas tam. Mēs tās pasmējamies, kas saka, pavelkam, kas saka, tur, kas saka, izsakām savus komentārus, bet neviens nenāk un ar rungu nezin prom, pareizi. Līdz ar to es saku, tā tolerance pret citiem cilvēkiem laikam tā ieaudzināta, bet mēs tā tagad mēs arī, kā saka, varam tikpat daudz zviedrus vai vāciešus, saprotas, arī, kā saka, ķert un jūs okupējāt Zviedru, kā saka, laikos, saprotas, mūšījāt mūsu meitenes vai ko. Varbūt vāciešiem varētu mēs arī šūt birkas, jūs te saprotiet, turš to un šito. Līdz ar to, kā saka, un ja mēs, nespersim to soli, kā saka, varbūt mēs, kā jau teicu, pa daudz, mēs ar mieru spērt to soli pretī. Mēs esam ar mieru izmirt, mēs esam ar mieru pazaudēt demogrāfiju, mums ir sliktā stāvoklī, jaunie cilvēki, spēcīgie, svaigās asins aizbrauc uz Anglijām, Īrijām, Spānijām un paliek tādi pensionāri, mēs tagad visu Latviju paliek pamazām par tādu mazu Latgali. Es mīlu Latgali un latgaliešu, bet kaut kā, tas viss iepriekšējais, ko mūsu paudze darījušas, ir nodušas pie tā, ka tā situācija ir tāda. Jautājums ir smags, bet ko mēs varam... Neviens no aizbraukušiem 45. gadā arī, laikam, 2-3 pa visu Latviju atgriezās. Līdz ar to akmeni, kā saka, varētu paturēt kabatā un nemest. Vai tā kāds no Amerikas vai no Francijas, ja kāds tur vecumdienās vai vēl kaut kur, bet tā jau arī nav. Ne tie jaunieši, ne tie, un arī tie ir asimilējušies, kas saka, ja vēl mamma ir vai
vai meita ir, kā saka, vēl māca to valodu, varbūt, nu, tur tajā svešumā, tad, ja tēti saprecās un tā ir ģimene, kā saka, mamma ir, nu, ģimenes ir tas, kā saka, parasti, kā saka, tad līdz ar to jau var uzskatīt, ka jau tukšs. Un, nu, varbūt liela vaina ir tā, ka tomēr varbūt mēs ekonomiski nevarējām kaut kā. Varbūt, ka mēs tomēr kaut kur neesam spējuši to īsto, kā saka, to ceļu, to ekonomisko. Nu, ko tas tagad Igauni jau sen garām mums, lietuvieši jau arī vairs neredz viņu, pat putekļi jau nosēdušies pēc viņiem, nerunājot jau par kaut kādiem tur poļiem, bulgāriem vai ko. Nu, bulgāri laikam mums līdz ar mums, kas kaut kur tur tajā. Līdz ar to es domāju, ka tur varbūt ir kaut kāda daļa, vismaz daļa, varbūt ekonomisko, to kas naudas dēļ aizbrauca, varbūt tos varētu nobremzēt. Tie, kas gribēja aizbraukt, kas saka, nu, kaut kādu citu apsvērumu dēļ, noaprecējās, kas saka, strādā, piedāvā darbu kaut kur, kā saka, Coca-Colā, tu iestājies, savros, piedāvā darbu kaut kur Hamburgā vai vēl kaut kur, savros, nu, tu, protams, ka aizbrauc un dzīvo tur. Vai kaut kādi zinātnieki, pētnieki, viens no sievas rada gabaliem, baigi gudrais šitas te fiziķis, kas saka, aizbrauc uz Vāciju, Diseldorfā, kaut kādā institūtā pēta to, kas tur skrien tie megatroni vai kādi sabrodies. Nu, te Latvijā viņam ar viņu zināšanām nav ko darīt. Te neviens neskrien, ko viņš te ar savu fiziķu izglītību. Līdz ar to, kas saka, tur varbūt, tur varētu, tajā segmentā varbūt, ka varētu noķert, kā saka, to cilvēku skaitu, kas saka, varbūt arī, kā saka, kas varbūt atgriežās, neaizbrauc, atgriežās vai varbūt pat nāk klāt. Nu, mēs tagad esam bišķi pienākuši pie tā jautājuma par to. Jūs esat ādažu izsūtīto, kā saucās tā jūsu? Represēto klubu. Represēto, jā, klubu. Kā tas klubs ir radies, kā viņš ir radies, cik jūs tur esat, par ko jūs, kas saka, cīnaties, kas jūs atbalsta? Nu, radās viņš kaut 98. gadā, man šķiet, ka pirmais priekšsēdētājs, cik es saprotu, Kristapāns bija, tas ir tētis tam Vilēm Kristapānam. Aha. Viņš arī dzīvo te, viņam te māja. Vēl dzīvo vēl? Nē, man nav vairs, nav. Jo, bet, kā saka, ilgu laiku. Es nācu jau pēc jau vēl pa starpu vēl divas sievietes bija. Kuras, kas tās bija? Kā lūdzu? Kā viņas sauc, tās sievietes? Bija Kezika Maija vienu brīdi, un pēc tam Elēna Reinberga, viņa skolotāja. Jūs esat 4. Nu jā, vadītājs. Varbūt, ka, jā. Nu tā, atkal tas nejaušības princips, kā saka, pirmajā sapulcē tieši bija, kā saka, nu, es tikko, kā saka, dabūju to apliecību un visu to pārējo, nu, viņi piezvanīja, saka, nāc uz sapulci, kā saka, pirmo reizi atnāca, sēžam pie galda, kā saka, dzeram tēju, un jautājums bija par to pieminekli, kur mēs Baltezerā bijām, jā? Jā. Un es Elēnai uzdevu jautājumu, es saku, kāpēc uz tā pieminekļa nav to izsūtīto vārdi? Konkrēti, kāpēc, nu, kā saka, tas nav it kā viņš, nu, mums aiz ausīm, teiksim, pievilcis, kā saka, mēs ejam, jā, tur cilvēki ir, kā saka, nomocīti, nogalināti visi, bet tieši mums, kā saka, izsūtītiem, viņš nav. Un es viņai uzdevu to jautājumu. Nu, viņa, kā jau skolotāja, paskaties, jauns, ņiprs puisis, saproties, eku, tev čemodānu tā, visi liekam viņu pa priekšstādātāju. Kas par? Visiem rokas augšā. Ļoti labi. Labs gājiens, labs skolotājs. Nu, līdz ar to saprot, nu, viņai ir vairāk gadu nekā man, kā saka, nu, jau tā veselība
kā saka, arī nesevišķi. Bija kaut kur 150, 160 cilvēku apmēram tajā pašā sākumā, jā. Nu, tas ir tā kā visi, kas ir no Ādažu novada. Tas ir gan Carnikau, gan Garkalni? Nē, tas bija tikai Ādaži. Tikai Ādaži. Nu, Carnikau te vien brīdi gāja prom un tagad nāca atpakaļ, līdz ar to es 100% nevaru teikt. Jā. Bet katrā gadījumā es redzēju tos protokolus. Nu, man viņi to arhīvu atdevis, visus tos čevodānus teica. Es priecājos, vēlu veiksmi, un tā tālāk, kā saka, nu tas labi, drusiņā ar humoru piedev, kā saka, bet, kā saka, katram apakšā ir pamata jau ir, jā, nu līdz ar to, kā saka, arī tā, kā saka, es teicu, nu labi, kā saka, es, kā saka, it kā jūtos, kā saka, nu tāds ne 100% tas represētais, jo es tikai vienā virzienā nu jā, es braucu tikai atpakaļ, represētajā braucu uz turienu un atpakaļ. Līdz ar to, kā saka, nu, it kā saka, nu, lai atdotu parādu, nu, kaut kādu, nu, atklāt sakot, kaut kādu sevis risinājumu, kā saka, lai atdotu to, ka, nu, it kā pelnīs, it kā nav, nu, tad es arī uzņemšos to klubu vadītāju. Nu, tagad ir 32 cilvēki sarakstā, tas ir tikai Ādažos, Carnikavā 28. Cenšos, kā var, pārņēmu, kā saka, visas lietas savā, nu, bija kā agrāk jau bija, tur valdas, sēdes un viss tās sapulces. 2 reizes gadā, 25. marts, mēs atzīmējam. Mēs tad kopā ar Carnikavu tad rīko, kā saka, tie ir tā nama tēvi, kā saka, lomā. Mēs pie viņiem, es saku, ok, tas ir jūsu, kā saka. Mēs sastādījām kopēju budžetu ar pašvaldību, kā saka, pašvaldību nevar sūdzēties, nav problēma. Nāk pretī Miķelsons kundzei cepur nost. Es jau viņai teicu, ka šajās vēlēšanās jūs personīgi puse vismaz no savu sarakstu izvilkāt ar jūsu savu. Nu, labi. Es teicu, kā ir. Tā, jo. Un mums ir konkrēti summa, uz kādu mēs varam, kā saka, no sociālā dienesta rēķina ņemt, kā saka, nu, ēdināšanai 500, autobusam 500, kā saka, un tā, tur ziedi, ziedi, salvets, nu, viss tā, kā saka, tas mums tikai tā, mums tā drusiņi ierādīja. Nu, 25. martā, kā saka, Carnikavieši, kā saka, un 14. tā mēs, kā saka, taisam tur. Nu, un tagad es biju noķēris tajā sapulcē Miķelsons, un es teicu, nu, ka, ja jau tā mēs, kā saka, gribam, tā varbūt mēs varētu tos kaut kur tos sarakstus, kā saka, uztaisīt kaut kādu pieminekli, kaut vai, kā saka, nu, tajā plāksnēs, vai pieminekli, vai vēl kaut ko, nu, pirmajā momentā viņi teica, jā, laba doma un viss tas pārējais, un ka būšot, nu, divas lielākās, kā saka, nu, tās problēmas, kā saka, kur novietot un kā saka, finansējumu, tas ir sekundāri, kā saka, un kā to lietu, tā, kā saka, uzrakstīt. Nu, ir kāds idejas, kur to varētu darīt? Nu, ir praktiski 2 pamati varianti, bet katram ir savu plusi, katram savu mīnus. Var mēģināt tam pašam piemineklim kaut kā tā, kā saka, nu, piekomponēt klāt, teiksim, nu, tā, lai viņi nekaujā savā starpā, nu, lai tā, kā saka, pielāgot. Nu, bet tur ir mīnus, tā ir kapsēta un viņi tur nav paglabāti, nu, līdz ar to, nu, kaut kas, nu, tur arī tā, kas saka, savu mīnus. Nu, otrs jau varētu pie šīs ēkas, kuri bija parasta, kad ciemapadomu, kur tika sarakstīts saraksti, sabrauc, nu, tur, nu, liekas, kur radās, tur arī, tā būtu īstā vieta. Varbūt pie šitās vecās pagasts ēkas, kā saka, vai nu pie sienas, vai tur, kur, kā saka, tajā priekšā, tajā pļaviņā, vai ko,
Šitā ideja man liekas stipri labāk īstenībā, jo tas arī atgādināt ikdienā tiem cilvēkiem un arī skola tur vadās blakus ir un turisti atpūtnieki braukā un tas būtu labs atgādinājums. Jo, es saku, kapos, kas ir nost un tur kaut kā, ir savi mīnusi. Te ir tikai tas, ka jābūt ir pietiekoši, piemineklim, vai tai bildei lielai un sakoptai, gaumīgai un tā tālāk. Lai nebūtu tikai suņu un kaķu, vietu, pastaigu vietu, kā tur kaut kāds neliels akmentiņš, kur, izkalti kaut kādi, tur, tam jābūt pārliecinoši, jā. Jā, pietiekoši. Es domāju, ka lēnam, mēģināsim bīdīt un... Ir represētajiem novadā, piemēram, kaut kādas tur atlaides vai kaut kādi tur bonus, nav problēmas mums uz novembra svētkiem tagad 150 eiro tiks piešķirt pirms tam 100, es uzrakstīju iesniegumu, dabūju, prasīju 200. Līdz 200, bet dabūju 150, tā kā, un šitas te atlaides uz to nekustāmo īpašumu, tas ir labi, jā, pusi no tur nevarētu, teiksim. Kas būtu tas, kas varbūt pietrūks, ja ko vajadzētu, teiksim, represētajiem taisnī tagad šobrīd, kas ir tāds aktuālais, kas būtu būtiski, kas pietrūks vai uz ko vajadzētu akcentēties kaut kādā veidā? Gribās drusku lielāku publicitāti. Teiksim, turpat, kaut vai Rīgas pasākumos. Tomēr, ja pat prezidents atnāk, saproties, un panorāmā ir tikai 3 minūtes, raidījums, tik īsti tajā dienā, neliekās, ka tas. Es domāju, ka tur, tā prese varētu, drusiņi vairāk, tā atspoguļot, piestrādāt, tur to varētu, mūsu konkrēti, kur es varētu, mēģināt iespraukties skolā kaut kā ar savu, kaut kādu, tur tajā kaut kādas stundas, kas viņam tur tās, saprot. Bet atkal, tas ir skolnieku daudz, es viens. Jā, tik vienkārši. Jā, un ar tiem, vai spējuši piesaistīt uzmanību, vai tas viņus interesē, varbūt tas. Jā. Jā. Bet, ja mēs paši nestāstīsim par to neko, tad jau viens arī neko neuzinās. Un es domāju, ka tā jaunatne ir tieši tie, kas ir tie turpinātāji, kuri ir tad... Gribētos varbūt, kaut kādā veidā, kaut kur. Bet, es runāju vienreiz ar direktoru, viņi saka, mīļo cilvēku, mums taču ir programma, mums ir izglītības ministrija, mums taču ir stundu saraksts, kur es tevi iebādu. Bet tas ir jautājums numur 1, lai tas nekad neatkārtotos, lai mums tas stundu saraksts arī turpinātu būt, nevis Sibīrijā, bet... Jā, bet direktori saka, saproties, ko tā es pārkāpšu reglamentu un matemātikas stundas vietā, ļaušu jums izpausties, un man taču prasa, lai būtu, plāns, tās mācību programmu, viss sastādīt, ko tā es, jeb skolnieku speciāli 3 dienas nelaidīšu mājās, uz brīvu laiku, lai varētu... Tās jau ir viņas problēmas, kā viņi to jautājumu risina, bet skaidrs, ka tie bērni ir cienīgi zināt to. Un tiem bērniem tas ir jāzina, un viņiem jāsaprot, kādā situācijā bija tie senči, un kā rīkoties viņiem, un izdarīt kaut kādas secinājumus par to. Jā. Mēģināsim kaut, nezinu, vai izdosies, bet, kaut kā tur, varbūt skolas vadība tagad ir nomainījusies, varbūt, ka
Varbūt tur ir kaut kāda dzirdīga ausis, kas viņu zina. Domāju, ja gribētu tevi atrast iespēju. Nē, iestumties, atklāt sakot, tā kā gāzties iekšā kā buldozeram. Buldozeram man tas nav. Arī tas nav smuki, tas nav smuki, jā, bija. Labi, varbūt tās otā rezumējot par tiem kolhoza laikiem. Kas bija tas tajās kolhoza laikos, tas, kas varbūt tās bija tāds ļoti labs un kas varbūt tās nebija tik labs un skaidrs, ka toreiz viss bija jauni, skaisti un zāle bija zaļāka, bet, teiksim, kas ir tāds paliekošs, kas... Paliekošs bija tas, ka, bija, teiksim, darbiniekam lielāka stabilitāte. Teiksim, tagad vēl, bet bija moments, ka bija bezdarbs un bija, nodarbinātības dienas, strādāja uz pilnu klapi un nevarēja un cilvēks, nevarēja dabūt darbu. Tajos laikos pat tādi jautājumi nebija, pat ja, kolhozā šī nojuka pilsēta blakus un visur nav problēmas, gandrīz vai, tas jautājums ir, tīri tāds merkantils, teiksim, tas bija tas, pārējais jau, ko tur kolhoz, Kauls jau centās, tādu paraugu saimniecību un vairāk tāds kā muzejs bija. Te jau brauca ārzemnieki, tikko kā delegācija, tā viņi te brauc ar autobusu un staigā un rāda, te būs tas un te būs šitas, un visas pārējais, tur atkal, viss tā blatu sistēma, kā kurš iekārtojas, kā jau mēs runājam, kur tur māk griezties un uz pareizo pusi, vēl vajadzēja zināt, uz kuru pusi griezties, līdz ar to, lai iefīrētos, un tiktu kaut ko, labi, anekdotas nestāstīšu, lai tas nav priekš pierakstiem. Par kaulu, es teikšu tā, fenomenāla atmiņa bija vīram. Tas ir tas, ko nevar atņemt un nekad. Politiskā nostāja, diemžēl ne uz tā zirga uzlika, bet iespējams, ka viņam nebija izvēles. Viņam te vajadzēja kruķīties gan ar partijniekiem, gan ar tiem sekretāriem, gan ar armijniekiem, ar ģenerāļiem, uz pirti aiziet pie meitenēm, un ja tu neesi, ar tiem kopā, veicis atpūtas brīžus, tad līdz ar to tu esi ārpus, visādām, kaut ko aizņemties, kaut kur, tika piegādāts armijas daļai, tika zāģēti dēļi un visādi vagonu dēļi un parastie dēļi, un sūtīti tur, tie tur nāca karavīri, nāca tīrīt teritorijas un tā kā notika, tāda, bet, jo viņam nevajadzēja stādīties otrais priekšā, ja viņš vienreiz ir, pārējie bija uzreiz žurnālu ārā, kas tu tāds esi. Pierakstīsim tevi atkal, Bet jūs piedzīvojāt tikai kauli, ja? Jūs Kukeli nepiedzīvojāt, ja? To pirms kaula, to priekšsēdētāju? Nē, bija jau kauls. Kukels it kā te bija sācis, viņš jau mēģinājis, arī ar kaut kādām tādām lietām, tur ar palīgsaimniecību, ar visādiem suvenīriem, ar zvērkopību, lieta tāda, ka bija litrs piena, uz pārdošanu. Viņš ienesa nevis plusos, bet mīnusos nāca pat. Graudi vai vēl kaut kas, vienīgais laikam no lopkopības. Es par cipariem nerunāsim, bet tur nekādu
peļņu, kā saka, ne no tiem, varbūt vienīgais, kā saka, putni, kā saka, no lokopības tie, kā saka, PR, kā saka, lielākais bizness jau bija zvēri, tā bija, kā saka, valūta, tika pie tiem dolāriem vai eiro, kā saka, tiem, kā tam, un varēja iepirkt, kā arī ārzemju iekārs, tos pašus, kā saka, salmiņus, to cehu, tas, kas pirms tēt, kā saka, tam Latfoodam, kā saka, pirms viņa, kā saka, iepirka līniju no Holandas, man šķiet, kā saka, un taisīja to salmiņus, iepakoja, tas jau bija, un tāpat arī taisīja gan podniekos, gan lāpstas, kātus un rullīšus un cimdus šuvu, te taču no tos darba cimdus te taču uz mājām veda un jau izgrieztus un mājās sēdēja ar... Piepelnījās? Jā, tas tāds oficiāls darbs, kā saka, tās mājražotājs tāds bija, kā saka, un arī, kā saka, sadarbojās ar to Papova rūpnīcu, kas saka, kaut ko tur... Radio rūpnīca. Jā, radio rūpnīca. Tīna kaut kādas polas un grieda tur kaut ko lodēju. Kā saka, bet tā jau bija, kā saka, tas jau bija īstais, kā saka, ienākums. Jā, ienākums, jo un to jau acīm redzot uz to uzķēra, kā saka, un līdz ar to arī ādažiem gāja, kā saka, daudz labāk nekā citiem, kā saka, kas arī Jankūlās taisīja tos konservus un vienbrīd to vīnu taisīja. Nodzirdīja Krieviju. Izdevās padzert pat. Jā. Jā. Viņš bija dzerams vispār? Kaifs bija tā kā galvu ieliek skrūspīlē un pēc katra glāzes ir pievēlēt. Jā. Bet, kā saka, kad jau to... Nē, tas viss ir labi, viss tas ir derīgs. Labi, varbūt tās tad milzīgs paldies par sarunu, un tad varbūt pēdējais jautājums, ko jūs gribētu, teiksim, novēlēt, ieteikt, pateikt nākotnes ādažniekiem, jauniešiem, kas šo te skatīsies, nākotnes skatītājiem, kas būtu tāds, kas varbūt tās no jūsu dzīves pieredzes? Zināt, galvenais jau ir tomēr, kaut vai nedaudz, bet to patriotismu turēt, kā saka. Just, ka mēs esam, kā saka, tauta, ka mēs esam latvieši, ka mums ir savu zemi, savu valsts, un ar to varbūt lepoties drusiņu vairāk nekā, varbūt to negativismu, kā saka, nav kādam kaut ko iedevis, un nav tā sarēķinājis to vai to mēs pie malas un just to. Un tas, ka, lai viņiem nebūtu jāpiedzīvo to, ko piedzīvoja tajos laikos. Lai no kā, bet, kā saka, tas bija neiespējami, prātam neatvarams. Pēc tagadējiem kritērijiem nevar saprast, kāpēc, kur, kā tas varēja notikt, kā saka. Visi skatās un brīnās un kā saka, neviens nevar konkrēti atbildēt, kāpēc, par ko. Vislabāko, lai veicās veselību,